3 Latvijas tekstila apritīguma praktiķi sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru. Tas būs prezentācijas par aktuāliem darbiem un tuvākās nākotnes plāniem. Dace Akuli, vides organizācijas Zaļā brīvība aprītes ekonomikas eksperti tekstilu jomā. Aicināšu vēlreiz uz skatuvi. Dace jau ir ieņēmusi vietu. Un Dace piesaka arī pārējos dalībniekus. Un par ko tad īsti būs šis pasākums? Aplaus, lūdzu. Tātad, iepriekšējā daļā es ceru, ka jūs esat ieguvuši tādu labu lielās bildes sajūtu. Mēs ļoti dinamiski, ļoti ātri runājot tikām cauri tam, ko mēs gribējām izrunāt. Un tagad mums būs tā saules iespēja 3 praktiķiem, kas tiešām ikdienā par šo domā un dara. Un tās 3 prezentācijas mēs dzirdēsim no 3 dažādām pusēm. No Swimbee, kas ražo pēc īpašām metodēm, bet pēc seni zināmām metodēm peldkostīmus. AJ Power Recycling Uldis stāstīs par savu darbu, un arī Inga no Rīgas Tehniskās universitātes. Šis bloks tiek sadarbībā radīts ar Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameru, kas varbūt jums nav zinām, bet arī darbojas tekstila apritīgumā. Tā kā nav gluži tā, ka tikai daži pētnieki te par šo deg. Šādā burvīgā Baltic Second Hand projektā kopā ar partneriem Igaunijā, Somijā un Zviedrijā ne tikai ir domāts, kā kaut ko labāk risināt tā tīri teorētiski, bet arī praktiski. Un te ir tas viens ļoti konkrēts rezultāts, kurš es ceru, ka jūs arī iedvesmos no Latvijas uzņēmuma, kas bija vienīgais uzņēmums šajā projektā, kas ne tikai pilotē, bet arī dzīvē ieviesa jaunu produktu. Tas ir Latvijas uzņēmums Zero Design, un šis produkts ir no pārstrādāt tekstilu un papīra, un tā ir gulta kaķiem, kur viņi var ne tikai gulēt, bet arī asināt nadziņus, un tādā veidā no tā, kas varbūt ir kādam atkritums, ir radies jauns produkts, un es domāju, ka pavisam noteikti, lai gan paši ražotāji šeit nav šobrīd telpā, jo nedzīvo šobrīd Latvijā, šis produkts ir pelnījis aplausus, vai ne? Un, protams, ja jūs ieinteresēja tie darbi, ko Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera ar saviem partneriem kopā šajā projektā ir darījuši, un tur ir citi uzņēmumi arī citās valstīs, kas ir kaut ko konkrētu pamēģinājuši, es aicinu jūs iepazīties, nogooglēt un tikt līdz šīs informācijas dziļumam. Bet mēs ejam pie tiem 3 stāstiem, un mums ir 3 kolosāli runātāji. Ar viņiem ir vienošanās, ka katram ir 7 minūtes. 7 minūtes prezentācijai, 1 minūte ar manu jautājumu. Diemžēl 30 minūšu bloks nedod iespēju jums no zāles uzdot jautājumu, tāpēc es lūdzu jūs, ja ir interese, noķeriet kafijas pauzēs, atrodiet cilvēkus sociālajos tīklos un tādā veidā izmantojiet iespēju nokomentēt vai atrast varbūt arī jaunas sadarbības iespējas. Bet vairs netērējot laiku, lūdzu skatuvi Lauru un Swimbee. Labdien visiem! Paldies Dacei par pieteikumu. Tad 7 minūtēs īsi par to, kas mēs esam un ko mēs darām. Tātad zīmols Swimbee, uzņēmums sociālais Sijā mans peldkostīms. Un mēs risinām 2 būtiskās problēmas. Pirmkārt, plasmas, ko jūs jau šodien arī diskusijā dzirdējāt, pieminam, un kopējais tekstila atkrituma apjoms. Un peldkostīms, mūsuprāt, ir brīnišķīgs veids, platforma, caur kuru mēs varam mēģināt ielikt to savu pilienu lielajā okeānā. Un es neiešu detaļās, jūs paši zinat, cik grūti ir ar plasmas pārstrādi un cik maz mēs savācam. Kas ir tas, ko mēs darām? Un jūs jau noteikti arī veikalos esat pamanījuši šo zīmi recycled polyester. Tad mēs bijām vieni no pirmajiem, kas Latvijā šo sāka, attiecīgi audums no atkārtot pārstrādātiem plasmas atkritumiem, bet nevajag baidīties, viņš pēc sajūtām, pēc izskatās tāds pats kā jebkurš cits. Vienkārši tas nāk no pārstrādātiem zvejastīkliem, veciem paklājiem, makšķerauklām, pēc pudelēm un tā tālāk. Un tas ir tas, ko mēs izmantojam mūsu peldkostīmos. Otrs, ar ko mēs būtiski atšķiramies uz kopējā fona, cik mēs zinām, mēs esam vienīgais apģērba ražotājs, Ziemeļeiropā noteikti, kurš ir testējis savus peldkostīmus laboratoriski uz mikroplasmas piesārņojumu. Latvijas Hidroekoloģijas institūtā tika mazgāti daudzas reizes, svērti un mērīti mikroplasmas atlikumu. Šos jūs redzat, kas ir izskalots ūdenī pēc mazgāšanas. Un tas galvenais secinājums, kas patiesībā ir ļoti labs secinājums, ka visvairāk mikroplasmas izdalās tieši pirmajā mazgāšanas reizē.
kas nozīmē, ka mēs kā ražotājs varam uzņemties to galveno lielo atbildību par to piesārņojumu, ko mēs radām. Un balstoties uz šī pētījuma rezultātiem, mēs skalojam katru peldkostīmu, pirms tas nonāk pie gala lietotāja, īpašā tehnoloģijā, savācot lielāko daļu no mikroplasmasas, lai tā neaiziet tālāk notekūdeņos. Visi pētījuma rezultāti ir arī mūsu mājaslapā pieejami publiski. Un tā kā tas audums, ko mēs izmantojam, ir pietiekami īpašs un gan arī dārgs, mēs cenšamies izmantot katru kripatiņu, radot matugumijas, somas no atgriezumiem un jebko citu, ko mēs varam izdomāt, arī tādus skaistus maisiņus, kuros mēs liekam iekšā mūsu peldkostīmus. Un to mazo frakciju, kuru mēs nekur nevaram izmantot, mēs cenšamies nodot tiem, kas pilda matračus vai, piemēram, tās pašas kaķu gultas vai suņu gultas un tam līdzīgi, lai maksimāli maz izmestu ārā. Tā ir viena problēma, tātad šī visa tā plasmasas vide, un otrs ir par to, ka mēs pērkam ļoti daudz, es neiešu detaļās, mēs to visu zinām, bet kas attiecās uz peldkostīmiem, un es domāju, ka īpaši dāmas man piekritīs, ka tas ir viens no visgrūtāk nopērkamiem apģērbiem, jo tas ir ne tikai, mēs pērkam arī apakšveļu, bet tajā mēs neeksponējam sevi, bet peldkostīmā mēs rādam sevi visiem, un mēs esam ar savām ķermeņa īpatnībām un ar savu gaumi, un nereti veikalā mēs vienkārši neko jēdzīgi nevaram nopirkt. Un tāpēc mēs esam gājuši pilnīgi citu ceļu. Mēs šujam tikai un vienīgi pēc pasūtījuma. Tātad sieviete var atnākt pie mums, vai arī vīrieši, vai ģimenes, kas nāk arī, jo visi grib vienotu tematiku, ar to savu sapņu peldkostīmu. Un vairumam no mums, es domāju, ir tāds kaut kāds tēls, ko mēs gribētu vispār par apģērbu runājot. Un mēs to varam uzšūt. Lielu, mazu, ar svārkiem, ar šortiem, maziņu, tādu, kas daudz ko nosec, tādu, kas gandrīz neko nenosec, kas kuram ir tās vēlmes. Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar katru klientu individuāli. Jā, tas ir daudz ilgāks, jā, tas ir daudz dārgāks process, bet mūsu mērķis ir iedot katrai sievietei tieši to, ko viņa ir vēlējusies. Un tas skaistais mūsu darbā ir tāds, ka nereti sievietes īpaši, kas ir, piemēram, plasaiz, liela izmēra vai ļoti lielām krūtīm, vai cilvēkam ir kaut kādas medicīniski rakstura lietas, viņi bieži vien mums saka, ka beidzot es varu aiziet uz baseinu, beidzot es ar bērniem varu aizbraukt uz jūrmalu, man nav jāģērbās tēkraklā un šortos sportiskajos, jo vienkārši man nav nekā cita, ko es varētu iegādāties. Viens no iemesliem, kāpēc mēs varam šādi personalizēt mūsu produktus, ir tas, ka mēs pašas apdrukājam audumu uz vietas mūsu darbnīcā. Tas nozīmē, ka mums darbnīcā ir tikai balts krāsas audums, kas ir ļoti jēdzīgi arī no aprites viedokļa. Mums nav noliktava rentajām krāsām, kur mēs nezinām, vai mums brūna krāsa aizies, vai oranža aizies, vai neaizies. Mēs varam, izmantojot sublimācijas apdrukas tehniku, uzdrukāt pilnīgi jebko. Ziedus, bērnu zīmējumu, vienkārši melnu krāsu, ko jūs vien vēlaties. Tātad mēs tik tiešām varam radīt unikālu, vienreizēju, neatkārtojumu produktu, tādu, kas nebūs nevienam citam, tieši tā, kā jūs vēlaties. Un šeit ir daži piemēri par to, kas ir radīts, jo par šiem jau 5-6 gadiem nav bijuši 2 vienādi peldkostīmi. Nav sievietes ar 2 vienādām vēlmēm, vienalga vai tā ir forma, vai tā ir krāsa, vai tā ir kādi akcenti. Un tas ir tas interesantais, ka nav garlaicīgi, brīžam ir ļoti, ļoti grūti, jo nav no kā paņemt to pieredzi. Mēs esam celmlauži šajā jomā, bet mēs cenšamies un strādājam tik ilgi, kamēr mēs sasniedzam šo optimālo rezultātu. Paralēli mēs ņemam arī esošus peldkostīmus uz labošanu. Nereti ir jāmaina kāda viena detaļa, mēs varam to izdarīt, tātad pagarinot jau esošu produktu dzīvildzi un neliekot cilvēkam pirkt jaunu peldkostīmu, tādā veidā mazinot šo te atkritumu apjomu. Un te vienkārši daži piemēri un mūsu mājaslapā jūs varat redzēt vēl daudz vairāk. Tā kā mūsuprāt, mums ir labākie peldkostīmi pasaulē. Ja kāds sapņo par savējo, droši nāciet pie mums. Un ziniet, ka mēs nenodarbojamies ar zaļmuldēšanu. Mēs tiešām stāvam par katru lietu, ko mēs solam, un mēs darām lietas tik tiešām jēgpilni un apritīgi no visiem aspektiem. Nevis tikai no kāda viena virsrakstu līmeņa, kā to dara daudz citi. Paldies! Un es pat iekļāvos laikā. Mikrofons strādā, jā, kolosāli arī turies pie laika. Vienkārši kolosāls stāsts un mīļš paldies, ka padalījies arī ar tiem piemēriem. Es ceru, ka daudz cilvēku šeit zālē sāk sapņot par to, ka varētu kaut ko šādu izmēģināt. Man ir, es teikšu, 2 peldkostīmi, tāpēc, ka es arī esmu šī uzņēmuma konsultatīvajā padomē, kas ir visiem sociālajiem uzņēmumiem vajadzīgas. Un tā kā šādi tekstilu tēmā, tas tad ir loģiski, ka es esmu tajā arī iedarbojusies praktiski un izmēģinājusi, kā ir. Un tāpēc jautājums
jautājums varbūt tāds, kas no tā 5-6 gadu pieredzes ceļa tev liekas ir bijis tas pats grūtākais? Kas ir grūtākais šāda veida ražošanā? Tas, ka tā nozara fundamentāli nav tam gatava. Jo tad, kad mēs sākām, mums bija tāds jaunais meiteņu sapnis, jo mēs bijām 2 jaunas meitenes, vienai 20 ar kaut ko, otrai 30 ar kaut ko. Ar mazu nelielu uzkrājumu mums bija sapnis, ka mums kāds ražos, mēs tik domāsim dizainus, un tā kā viss forši virtuāli notiks. Šī ideja sabruka momentāli, tāpēc, ka neviens ražotājs nebija gatavs ne Latvijā, ne Lietuvā, ne Igaunijā radīt mūsu produktu. Tāpēc, ka viņi negrib ar to ķēmoties. Viņi grib 300-400 vienības vienādā krāsā, vienā izmērā. Un mums bija pilnībā jāpārskata viss mūsu biznesa plāns, mums bija jāatver sava ražotne, jāpērk iekārtas, jāmācās ar tām strādāt, jāalgo šuvējs un tā tālāk un tā joprojām, kas ir ļoti, ļoti izaicinoši 2 jauniem cilvēkiem. Un tāpēc tas, ka es redzu, ka tā nozara, viņa vēl ar vienu, un tas ir, protams, arī kaut kādā ziņā likumsakarība, vēlas iet šo vieglāko ceļu. Mēs runājam par personalizāciju, tas vārds paliek ar vien modīgāks, bet mēs runājam par kaut kādām atsevišķām niansītēm. Tā kā šis individuālais darbs, viņš ir visizaicinošākais. Jā. Jā, un te droši vien arī tas izmēru jautājums, vai ne, kā pareizi nomērīties, un arī jaunās tehnoloģijas, kur varbūt var dot citas iespējas. Paldies tev, Laura! Paldies jums! Paldies! Gaidām nākamo. Nākamais mums tātad ir Uldis Skreps, AJ Power Recycling. Lūdzu, Uldi. Jā, labdien! AJ Power no 2014. gada vadošā Latvijas privātā kapitāla enerģijas un atkritumu apsaimniekošu uzņēmumu grupa, straujāk augošā enerģētikas un atkritumu apsaimniekošanas grupa Baltijā. Kopā ir ap 500 sadarbības partneriem, darbojamies dažādās jomās, kā var redzēt. Jā. Bet vislielākais mūsu izaicinājums ir radīt mūsdienīgas enerģētikas un atkritumu apsaimniekošanas risinājumus. Un vairāk AJ Power grupā ietilpst AJ Power Recycling, kas tieši ir tendēti uz atkritumu apsaimniekošanu, un esam viena no Latvijā ražotāju atbildības sistēmām. Un mūs monitorē un pārskata valsts vides dienests. Jā. Mūsu mērķis tekstilā ir pēc iespējas samazināt poligonos noglabāto tekstilu apjomu un radīt Latvijas iedzīvotājiem plašāku un lielāku iespēju pareizi nodot tekstilu. Cenšamies izglītot, rast visiem iespēju, gan izlasīt, kā pareizi to darīt, kur to darīt. Plaši visās reģionālās ziņās pa visu Latviju. Un kopā mums Latvijas teritorijā ir 250 konteineri, kur tad visiem iedzīvotājiem ir iespēja šajos violetos ievietot savu nevajadzīgo tekstilu. Kopā strādājam no 2020. gada. Šeit ir rezultāti, kā mums ir veicies, un gribētu piebilst, ka kopā uz šodien esam jau veiksmīgi savākuši 3000 tonnas, un jāskatās ir 2025. gads uz 10. datumu šobrīd, un ceram, ka pārsitīsim 2024. gada rezultātus. Sadarbībā esam paņēmuši plašus partnerus. Viens no lielākajiem partneriem mums ir tirdzniecības veikals Spice, kur mēs rīkojam darbnīcas, kur var nākt jaunās paaudzes, iemācīties šūt, salabot savu tekstilu vai radīt kādu jaunu tekstilu. Pēc tam arī tiek izvietots, lai cilvēki redz un painteresējās, kas ir īsti te noticis, kas ir upcyclings un kā tas viss top. Spicē nodrošinājam, teiksim tā, no A līdz Z, no pašas savākšanas, konteineru ievietošanas, tad kopā arī izmantojam to materiālu gan Spicē, gan sadarbojamies ar mūzikas grupām, kuri cenšas to vēstījumu iznest dzirdīgām ausīm, pieminot to koncertos vai mūzikā. Arī grupas iesaistās savā līnijā no otrreizējā tekstila radīt kaut ko jaunu, pienest tādu pievienoto vērtību. Reklamējamies visur, kur varam, lai vairāk cilvēki redzētu, saprastu un interesētos. Tas ir tas galvenais mērķis. Arī viens no mūsu sadarbības partneriem ir komūna Burzma, kuras darbojās ļoti, ļoti daudz jaunieši. Dodam viņiem iespēju izpausties visādos veidos, radīt jaunus apģērbus, radīt kolekcijas un arī rast kaut kādu pievienoto vērtību pašiem sev.
Jā, pēc tam arī tiek prezentētas teiksim, tā modes skatēs, kur arī varbūt kādi slavenāki dizaineri var pamanīt viņus. Līdz ar to arī viņiem dodam iespēju. Šogad, ko es gribētu pieminēt, bija Eirobaskets un iesaistījāmies projektā Lielākais fanu krekls, kas arī tika Guinness World Records grāmatā iekšā, kad Latvijā tapa un otrreizējā tekstili radīts pasaulē lielākais fanu krekls tieši Eirobasket. Jā, kaut kas tehniski kļūma. Ilgtermiņa sadarbība mums ir Latvijas Mākslas akadēmija. Mēs redzam, ka jaunajiem studentiem, jaunajiem māksliniekiem ir jādod iespēja ne tikai ar krāsām, bet arī ar materiālu. Vairākus gadus atbalstam, sniedzam savus padomus gan ar materiāliem, ne tikai ar tekstilu, bet arī ar visādiem aksesuāriem, kurpēm, ar visko, lai jaunie mākslinieki dotu to apritīgumu, lai viņi radītu kaut ko kāds grib uzvilkt un būtu vēl gatavs atgriezties pie vecās modes un radīt arī paši jaunu, inspirētu viņus arī ar to nodarboties. Pasniedzam katru gadu labākajam dizaineram no Latvijas Mākslas akadēmijas balvu, lai viņš var apskatīt visu Eiropu un mācīties no Eiropas un atvest mums apakaļ zināšanas, lai mēs pēc tam varam izmantot tās zināšanas un attīstīt tekstila izmantošanu vēl plašākos veidos. Kas tālāk? Tālāk mēs cenšamies pēc iespējas vairāk izvietot konteinerus. Šeit ir piemērs Āgenskalns, Rīga, aizbraucot, lai cilvēkiem ikdienas lietās iepērkot pārtiku, arī viņš var atcerēties, šeit ir konteiners, šeit es varu ērti piebraukt, atstāt, un es zinu, kas ar to notiek. Visu laiku ir jāizglīto sabiedrība. Mēs cenšamies sasniegt, sākot no maza ķipara līdz jau kārtīgam pieaugušam darba spēka cilvēkam, lai viņš saprot, ka ir pareizi jātiecās, ko es pērku veikalā, kur es pēc tam to lieku, kā es šķiroju, kā es par to rūpējos un kur to visu likt. Sadarbība mums ar uzņēmumiem ir plaša un liela, un šeit es gribētu pieminēt arī vienu no atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumiem ZAO, kur mēs veicām hakatonu, un kopā hakatonā arī devām iespēju ar Latvijas uzņēmumu Lindstrom no veciem tepiķiem radīt kaut ko jaunu, kas bija ļoti inovatīvi un interesanti, jo cilvēkiem izdoma ir plaša, un tad, kad dod iespēju un vēl nomotivē pareiziem mentoriem, ar pareizām metodēm, tad rezultāts ir fantastisks. Cenšamies visu laiku sekot līdz Eiropas izmaiņām, jo esam vieni no 4 Eiropas pionieriem, kuriem tas ir pirmais, sekojam līdzi arī, kas notiks tālāk, un lai mēs kā pionieri varam visātrāk noreģēt un pamācīt citus, tad kā īsti tas ir jādara un kā pareizi visu šo tik galā. Paldies! Paldies, Uldi, par arī laika turēšanu un savu stāstu, tādu kompaktu izstāstīšanu. Pirms Inga nāk jau tuvāk skatuvei un gatavojas savai prezentācijai, kas ir noslēdzošajā šajā blokā. Viens tāds jautājums, kāpēc tik strateģiskā investīcija tieši tajā upcyklingā, jeb augšupstrādē? Kāpēc jūsu uzņēmums izvēlējies tieši to virzienu? Kur jūs redzat to lielo vērtību tajā? Mūsu uzņēmumam ir tāds, gribētu teikt, motīvs vai doma, ka ir jārada kaut kas jauns jau no esoša. Ka nevajag visu, kā iepriekš minēts, vest no citurienes, bet mēs varam paši. Mēs varam paši Latvijā ar savām iespējām, ar saviem materiāliem radīt kaut ko jaunu. Un runājot par tekstilu, upcyklings ir tas vislabākā metode. Nevis, ka mums kreklā ir mazs caurums, kur mums to likt, bet sašujam viņu un uzvelkam. Un varbūt, kad kāds to novērtēs un pašam arī, kā lai saka, gan ietaupīsies naudu, gan nebūs jāmet ārā. Kolosāli. Paldies, Uldi! Paldies!
Un tad, kā solīts, mūsu pēdējais stāsts, varbūt tāds neliels konteksts, ja tajā laikā, kad Latvija vēl stājās Eiropas Savienībā, bija tāds sapnis, kā ta varbūt kādā brīdī būs tā, ka arī mūsu zinātnieki, mūsu pētnieki būs iekšā tajos lielajos Eiropas Savienības fundamentālo pētniecības jaunu, inovatīvu lietu radīšanas procesos. Inga būs tā, kas mums parādīs, ka šajā tēmā mēs arī esam iekšā un lecam pa priekšu un lecam kopā un arī palīdzam tos risinājumus meklēt. Lūdzu, Inga. Paldies. Labi, ka Dācis runa nenoņem laiku man. Tas ir brīnišķīgi. Paldies diviem iepriekšējiem runātājiem. Bija ļoti interesanti. Es tagad tā reāli pa garlaicīgo. Tātad, kā jau visi redz, zina, profesori interesanti nevar būt. Līdz ar to ņemiet, ko dod. Vienmēr sakot, līdztekus tam, ka skaistajam nosaukumam es arī vadu šādu te laboratoriju, katram, kuram ir kāda interese, līdztekus manai ļoti garajai e-pasta adresē, tur ir tāda pavisam īsa ar 6 burtiem ppLab@rtu, tur var rakstīt visu, kas ienāk prātā, gribās testēt vai nav pārliecības, ka gribu testēt, varu testēt, vienmēr sakot, jebkas, kas par tekstilu, ko es gribu noskaidrot, tur ir jautājams. Ja nebūs atbilžu, mēs tā arī pasakam, mēs labas. Lūk, tātad, ko mēs darām? Mēs esam akreditēta laboratorija, šādā griezumā vienīgā akreditētā laboratorija visās Baltijas valstīs, un laboratorija radās Covid laikā, un tika veltīta vispirms, protams, maskām, bet paldies toreizējam aizsardzības ministram Pabrika kungam, kurš teica, tā, stop, Covid beigsies, mums vajag vairāk. Un tas izrādījās tāds ļoti labs solis no viņa puses, jo tas vairāk šobrīd, protams, ir daudz vērtīgāks nekā tikai par medicīnas maskām un respiratoriem, un tādēļ mēs varam izpildīt to, ko Dace vēlējās, mēs piepildām viņas vēlmes. Lūk, metodas daudz un dažādas, atnāciet ciemos, redzēsiet. Tātad tas nākamais darbs, ko Valdis aizgāja, vienīgais, ko viņš gribēja dzirdēt, ir, kur mācīties, un viņš aizgāja. Šobrīd Latvijā nav iespēja mācīties par apģērbu un tekstilu tehnoloģiju nekur augstākajā līmenī. Mums ir palikusi saglabājusies studiju programma par dizainu, kas mazliet runā līdztekus Mākslas akadēmijas modei par dizainu izglītību, bet tas, ko mēs atvērsim nākamgad, ir jauna studiju programma ar tieši virsmērķi. Gan ilgmūžībā, gan tajā, ko mēs Latvijā varam ražot, ko mēs vairāk ražojam un tam līdzīgi. Ja? Protams, ka mūsu apģērba ražošana vairāk aprobežojas ar īpašu uzdevumu apģērbu, kas ir darba apģērbs, kas ir ļoti daudz uzņēmumu, kas ir saistīti ar darba apģērbu un tam līdzīgi, kā arī veļas ražotāji. Ja? Bet arī ļoti liels fokus uz tekstilu materiālu ciklu. Un tad tas, ar ko mēs nodarbojamies, es jau teicu, viss būs reāli pa garlaicīgo. Šobrīd laboratorijā tiek īstenoti 4 projekti. 2 no tiem ir tieši ļoti saistīti ar tekstila apriti. 2 pārējie ir vairāk par sabiedrības izglītošanu un tekstila lietošanu citiem mērķiem. Tad Celfila ir viens no tiem lielajiem un smalkajiem Eiropas projektiem, kurā, kur kanceli izskatās pēc sludinātāja. Paceļ rokas no jums visi tie, kuri zina, kas ir viskoze. Viskoze ir sintētisks materiāls. Nē, viskoze ir labais zēns, viskoze ir tikai un vienīgi labais zēns, tāpat liocels. Viskoze ir brīnišķīga, jo viskoze ir vienīgā šķiedra, tāpat liocels, kuru šobrīd mēs, protams, reģenerēt jebkuru celulozes šķiedru par atkal lietojamu šķiedru. Es jau iepriekšējā runā pieminēju, ka tad, kad mēs esam novalkājuši tekstilu, tas ir veca lieta, tāda, ko mēs vairs nekad negribam lietot. Teikt, ka mēs no tā varam atkal uztaisīt jaunu tekstilu, ir apmēram tāpat kā teikt, ka mēs no vecmāmiņas uztaisīsim bēbīti. Neuztaisīsim. Bet viskoze un liocels ir tas process, kurā ir reinkarnācija, kurā ir tā nākamā dzīve, kurā rodās tas bēbīts. Tādēļ, draugi mīļie, ar šo ziņu lūdzu ejiet tālē. Viskoze un liocels ir labie zēni.
Tālāk, nākamais projekts ir sadarbībā ar Boras Universitāti un Zviedrijas pētniecības institūtu, kurā mēs šobrīd skatāmies uz to, ko darīt ar darba apģērbu. Arī jau tur pieminēju lielā sāpe darba apģērbs uniformas. Lielākoties tā ir reglamentētas pieejamības informācija, un mums nav iespēja to izdarīt citādāk, kā viņas aprakt vai sadedzināt vai kā citādi. Bet tas ir kontrolētais atkritums, respektīvi iepirkuma rezultātā nopirkta lieta, kura novalkāta. Mēs joprojām zinām, mums nevajag nekādas etiķetes, jo iepirkums jau ir pārbaudījis, kas tas ir. Ja? Un šis projekts ir veltīts tam, lai mēs šis ir pirmspētījums, lai mēs sākotnēji sadarbojoties vairākām valstīm izpētītu, kas notiek ar uniformām, ko ar viņām darīt, kādā veidā ar viņām var rīkoties, un tad tālāk jau vērstos pie likumdošanas, lai šo te naratīvu, šo uzskatu mainītu. Man ir baigās aizdomas, ka es ietaupīju 2 minūtes. Inga, vienkārši kolosāli aplausi. Tātad es saprotu, ka visi tie, kas ir ieinteresējušies, tā skaitā arī valsts, kas ir atnācis atpakaļ zālē un grib studēt tekstilu saturu detalizētāk no nākamā gada, akadēmiskā gada, var skatīties tavā vadībā esošu jaunu programmu Rīgas Tehniskajā universitātē. Ja? Jā, līdz ko Aika to būs apstiprinājis, mēs drīkstēsim arī reklamēt, un tad es iešu pie tevis, jo tad mums vajadzēs to reklamēt plaši un skaļi. Jo jā, viens no lielajiem mērķiem ir mācīt vairāk par materiāliem, par tekstilu kā tādu, jo es saku, šobrīd nav pilnvērtīgs augstākās izglītības tehnisko programmu slēdze pirms 2 gadiem, un dažādu iemeslu dēļ, daži no tiem ļoti žēlīgi, bet kopumā jā, tas lielais darbs, kas iet uz finišu, būs īstenojies no nākamā mācību gada. Nu, super, jātur rīkšķi, lai izdodas, lai superīgi studenti, varbūt Paldies. kāds no zāles. Un Inga paliec lūdzu skatus, un Laura un Uldis lūdzu pievienojas mums uz pēdējo jautājumu, un Inga jau var sākt domāt atbildi, kas ir pirms mēs slēdzam. Ļoti konkrēts viens darbs, jo mums arī fórumā top tādi secinājumi, kas būtu jāizdara līdz nākamajam fórumam, lai tieši tekstila apritīgums būtu vēl aktīvāks. Nu, tas viens darbs, ko varbūt jūs varat paši uzņemties, varbūt kādam citam tas darbs ir jāizdara. Inga, sākam ar tevi. Es par to pašu izglītību. Man ir tāda pagones no tās viedokļa. Mums vajag vairāk izglītot sabiedrību. Katram vienam mums līdz nākamajam fórumam ir jāpastāst cilvēkiem. Nepērc lūdzu Temu, AliExpress un tam līdzīgus mēslus. Latviešu valoda tiek tulkota angļu valodā. Jo maz, ka tas ir slikti. Jo no vides viedokļa. Tas ļoti bieži ir slikti arī katram vienam valkātājam, jo šos izstrādājumus neviens nepārbauda. Mums nav ne jausmas, kas viņos ir iekšā. Iespējams, ka tur ir viss uzskaitītais, kas rīču regulā vien ir. Un tad nākamais par šķiedru sastāvu. Celulozes šķiedras plus labie zēni viskoz lielcels. Paldies, Inga. Laura, ļoti ātri. Zinu, ka es esmu šajā nozarē ar kādu brīdi, un man reizēm uz šo jautājumu ir tāda ļoti tāda duāla attieksme, tāpēc, ka mēs ļoti daudz koncentrējamies uz gala patērētāju vēl ar vienu. Mēs stāstam, ka vajag audumu maisiņus, jāpērk termokrūsis, jābrauc uz sabiedrisko transportu, jākļūst par vegānu un tam līdzīgi. Un, man liekas, mēs daudz vēl ar vienu par maz runājam par ražotājiem, par viņu atbildību. Un man šķiet, ka tas ir kaut kas, ko visas organizācijas un uzņēmumi var tik tiešām uzsvērt un daudz vairāk runāt. Un ka tās atbildība sākas tajā vietā, kur mēs radām lietas. Nevis tajās mājās un tur, kur tas nonāk. Un man šķiet, ka tas ir tas, par ko daudz vairāk vajadzētu. Jā. Labi, un Uldi, pēdējais tavs darbs, kas jāizdara līdz nākamajam fórumam, vai nu tev vai kādam citam, lai tekstila apritīgums rulē? Jā, pārliecināt laikam valsts ierēdniecību, lai paceļ tomēr to procentu, lai mēs varam izdarīt vēl vairāk un lai rezultāti, ko es rādīju, būtu vēl iespaidīgāki un iet uz vēl labāku mērķi. Respektīvi, pacelt augstāk tos, cik daudz jāsavāc no tā, kas tirgū tiek likts, lai mēs varētu dabūt vairāk konteinerus un vairāk arī tad atkal izmantošanā un pārstrādē. Tieši tā. Liels paldies! Es ceru, ka es nenozagu nevienu sekundi un atdodu stafeti tālāk.